Un šeit ir mani gatavie somu paraugi. Tas viss sākās tā, ka es vienu dienu uzkāpu mājas bēniņos, parasti pavasarī noliek ziemas drēbes, rudenī paņem ziemas drēbes, noliek vasaras drēbes, un tā es pavasarī uzkāpu augšā. Un skatījos uz vienu džemperu un skatos, ka bet tas taču nav džempers, nu tā taču uztaisīt somu. Un vienkārši pieliku klāt uz pleca, saliku tās rokas kopā. Sapratu, bet tiešām lieliski izskatās. Tā vairs valkāt negribās, ko darīt daudz apakš no šo malu. Tā ir tā dibensiena, šeit viss ir salikt, principā 1 vai 2 vīles. Vispārējais, principā nav jāapstrādā, tikai lietas pleca nē. Tā man tā ideja pārņēma īstenībā, ar to arī viss saka, šī tā idejas ģenerētājs soma. Tad es vienkārši sāku visus tos tādus džempers pārskatīt, un viss rada draugodēšanas, ja tos džempers ir vairāk tā kā vīrieši, un tad nākošā pilotāža bija mugurssoma. Kas radās no tā, ka es saprotu, ka šis džempers ir tā kā pa lielu, lai es uztaisītu priekš sevis sievietes somu. Bet uzmērot uz vīriešu muguru, saprotu, ka viņam kā labāk ir tādu mugursomu. Varbūt ļoti viegli. Galvenais, ka rudens pusē ārkārtīgi patīkam sildu muguru, kas man liekas baigi forši, ir tā papildus funkcija. Tā kā vestība. Un izstāst pilnīgi, tagad parasti uzmet to džemperu pats, viņi pat nejūt. Ir vienkārši ērti un patīkam. Un nevēltot lielot atkal tās savas pāris mantas, kas tev negribās stīk viņā nāstāt riebīga, kas ties tā kuļājās. Tad viss ir. Atkal viss kaut vienkārši. Šeit bija višķi jāizdomā, kā te nostiprināt. Un šai mašīnai bija tik grūti biezi audumu paņemt. Uzreiz pretī. Bet nomainīt ķepiņu. Šī mašīnai tāpēc tās aizgājas. Jā, tā ideja šeit ir tāda, ka pēc iespējas mazāk izmantot papildus materiālus un papildus apdars. Tā, principā, no paša džempera var izgatavot somu un neko tur nevajag papildus. Ne pogas, ne rāvēs. Vienkārši parādīt, kā var atkal pulstumus laikā, vai pat mazāk uztaisīt šis somu. Šis ir atkal viens no maniem džemperiem, ko skaisti, bet vairs negribās vilkt mugurā. Un no viņa var uztaisīt ļoti vienkārši jaunu lietu. Mums ir šīs te. Kas man šausmīgi patīk, ka nekas nav jāgriež nost. Viss džempers pilnībā ir izmantojams un arī principā nav nekas vēl ir klāt. Viss džempers 100% aiziet par somu. Šobrīd īstenībā es esmu pat iemanīsies, ka var arī nedrākalēt, kā es sākumā darīju, ka, ja daudz maz taisni tur to roku, tad tu var arī viegli nošūt. Tā kā pamēģināšu tā arī bez visam. Principā tev kārtīgi šuvēji noteikti drākaldegiem visu nošūs, lai turās līdzīgi. Es rādīšu, kā tas ir bez. Liekam diegu. Vienkārši parastajā dūrienā mašīna. Tā es ieliku arī trikotāžu adatu, lai labāk šajās, kā jau trikotāžu šaudiņu. Tā. Tagad vakar kārtējs jaunais iedvesmas avots, ko es mēģināšu tuvākajās dienās pārbaudīt, atradu internetā vienu somu atkal. Veidu, kā jaunu taisīt somas, ir par filtru somām. Ka vecos 100% vilnas džempers var pārveidot par filtru somām. Vienkārši no sākuma izmazgāt viņas karstā ūdenī, un tā viņas mugas saveidās tā kā filtrs. Un tad tālāk jau atkal var to materiālu vai tā kā aizstājas bez atlikumiem, sagrieztāju vienkārši izmanto džemperu kā audumu gabalu un sašvēju. Rautos un atkal. Viņš vienkārši maina savas īpašības, tas saldums. Nav parastā vilnas džempera, viņš vienkārši iegūst jaunu izskatu ar to, ka viņš ir vilcīgāks, tāds mīkstāks. Īstenībā nākošais solis ir vienkārši salikt kopā rokas,
piedoklis džemperim. Viņi arī tam no šo attiecīgo vīru. Kā tad arī somai piedien. Nu, tagad vienkārši jānonāk, cik garām tam lencēm būtu. Bija pat ideja, ka varētu īstenībā vienkārši šitā sasiet mazgo. Ja nav pārāk smaga suma, tad var arī tā darīt. Ļoti viegli. Nē, jau lielāks nebūs, tad būs vienkārši tas smagu. Ja tas ir, teiksim, kilograms pusotra, tad samdos var pat netraucēt. Īsam ceļu gabali. Nu, labums ir tas, ka tu vari mainīt attiecīgi nāsētājiem vienā vai garā. Tieši tā sašļi vienkārši apakšķetriem, un tālāk jau pēc izdomas. Nu, šeit vienkārši ieliek vienu piedurku otrā. Man aptuveni vajag šitiku te daudz. Un arī vēlreiz. Kā vairāk. Tā kā vienkārši jānošķir. Protams, ar atkal droši tā visu vietu nodraukalēt. Vienu un otru, un tāpēc tā vienkārši šošanas darbs. Tā, ka nošķiek pat pusi īstenībā atkal. No sākuma es domāju, vai to augšu taisīja kaut kādu speciālu apdaru vai ne, bet šitā tas skaisti noiet.